Tie, kas strādā ar ministru prezidentiem, pazīst cilvēku gan to publisko viņu tēlu, gan to tēlu, kas ir. Krišānam Kariņam ļoti izteikti bija šīs divas personības. Viena personība, ko mēs redzējām to publisko, un otra tā ir tā, kas ikdienā ar viņu strādājot. Un, ja salīdzinām dažādus premjerministrus, es sāku strādāt ar Mārku Čīnski, un viņš savā premjerministrā vairāk arī bija kā tāds saimnieks, kas cēlies no Valmieras, kā pašvaldības vadītājs, un tā centās arī strādāt. Krišāna Kariņš, jā, viņam bija, mēs tā objektīvi runājam, viņam bija ļoti lieliskas, un uzskatu, ka viņš bija tāds tiešām labi prezentēja Latviju starptautiski. Viņam tas ļoti aizrāva, patika, bet viņu neinteresēja nekādas praktiskās lietas. Kā es teicu, 4 gadu laikā mums nav bijusi neviena telefona saruna, nevienas praktiskas lietas, jo tas, kas notiek valsts kancelējā, viņu neinteresē. Un tā lielākā problēma, kas bija arī tā veids, kā tika vadīts valdība, bija tāda, kad ir kāds jautājums, tā ir rezolūcija. Savukārt, tad, kādā 21. gada vidū, man bija saruna ar biroja vadītāju, es teicu, ka 22. gadā mēs vairs šādas reises apmaksāt nevaram. Un būs no valsts budžeta līdzekļiem būs jāpārtrauc izmantošana. Savukārt Kariņš iesniedza budžeta veidošanas procesā priekšlikumu, kad jāpiešķir ir budžetā papildus vairāk kā 300 000, lai varētu turpināt izmantot no valsts. Saeima apstiprināja, tad koalīcijas biedri vispirms šajās budžeta sarunās, ministra kabinets, Saeima apstiprināja. Mēs arī iesniedzām Finanšu ministrijā, tieši un konkrēti uzrakstījām, ka tiks nodrošināt 9 čarterreisi 22. gadā pa valsts budžeta līdzekļiem. Lūk, finansējums ir piešķirts, un tad 22. gadā arī turpinājās, un 23. gadā finansējums tika piešķirts. Tāda ir tā vēsture visam tam. Ministru prezidentiem ir tā Godmans un Dombrovskis 2008, 2009 un tad 10, 11 gads kopā 8 reizes tika šāda čārterreisa. Tā kā tāda kārtība savulaik bija. Tad nākošie premjeri neuzskatīja, ka šāda čārterreisa izmantošana būtu nepieciešama, bet tad Krišānim Kariņam sākot pildīt savus pienākumus un dodoties uz Briseli, redzot, kad uz visām šīm Eiropadomes sanāksmēm pārējie lido ar čārterreisiem. Lielākā daļa Rietuma Eiropas valstu vadītāji, viņiem ir savas valsts lidmašīnas. Un tie, kam nebija, kā igauņi, teiksim, viņi jau no 2015. gada lidoja uz šīm Eiropadomēm un Eiropas Savienība sēdi šīs izmaksas. Un tad arī Kariņam ar viņa biroju radās šī doma, ka viņi arī gribētu sākt izmantot. Piemēram, arī kā kancelēja, ja pie Kučīnska reizi nedēļā mēs apsēdāmies pie galda kopā ar Kučīnski, viņa biroju un kancelēju un izrunājām visus aktuālos jautājumus, pie Siliņas tāpat notika, un mēs tad pie Kariņa nekā tāda nenotika. Ne viņš ar ministriem runāja, teiksim, ministra kabineta komitejas, kas bija vēsturiski līdz pat Kučīnska valdībā ieskaitot. Pirmdienās visus nesaskaņotos jautājumus pārunāja, pirms valdības sēdes atcēla, kā nevajadzīgi. Mums nav ko bezjēdzīgi tērēt laiku. Ir koalīcijas sadarbības padome, pirmdienās tur arī visu izrunājam, otrdien valdība un uz priekšu. Tāds bija Krišāņa Kariņa skatījums, kā ir jādara. Un lieliski tas, kas viņam padevās starptautiski, es teiktu, tā iekšējā pārvaldība, politiski veiksmīgi, bet tautsēmnieciski un organizatoriski tas menedžēšanas stils, manuprāt, nebija atbilstošs. Ir tik daudz milzīgas problēmas viņu valdīšanas laikā, un tas apzināti tad tikai pozitīvās lietas ar pieeju, kad pēc vēlēšanām jau redzēsim. Ja mūs pārvēlēs, tad mēs risināsim. Ja mūs nepārvēlēs, tad tie būs citi, kas tās problēmas arī risinās.
Un, diemžēl, tā tas ir. Mēs dzirdam televīzijā, masu mēdījos, mums visu laiku stāst ar Rail Baltiku līdz 2030. gadam mēs uzbūvēsim. Visi saprot, es domāju, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, ka tas nav iespējams. Bet turpina šo, sauksim lietas īstajos vārdos, to mēlošanu, sabiedrības mākoņu. Tu nonāc pretnostatījumā ar augstu līmeņu politiķiem. Tur nav mugurkaula. Lasot tos dokumentus, es jau publiski minēju par to, kad noklausījās sarunas. Un tu lasi šo dokumentu, kas tiek iesniegts tiesā. Un tad tu... Kāpēc jūs sniedzat nepatiesu informāciju tiesai? Es jau iepriekš esmu stāstījis par to, ka tajā procesā, kad bija jāsniedz dažādi paskaidrojumi tiesai, prokuratūrai, man mēģināja visos iespējamos veidos, lai es norādu nepatiesu informāciju par to, kurš ir pieņēmis lēmumu. Tad, mēģināja mani piespiest, lai es uzņemos to atbildību, kad es kā kancelēs direktors. Tajā brīdī, kad neizdevās mani piespiest, un arī saprata, ka es neesmu tas lēmumu pieņēmējs, tad radās tā juridiskā konstrukcija, ka jā, lēmumi ir pieņēmuši šīs politiskās amatpersonas, bet viņi nenes atbildību par to. Mūs sagaida diezgan sarežģīti laiki ar valsts budžetu veidošanu. Ja vēl 27. un 28. gads, kaut kā mēs tur vēl pārdzīvosim, tad 29. gads, ja mēs tagad vilksim gumiju un izliksimies, ka viss ir kārtībā un nespējam pielikt lēmumu, tad 29. gadā diezgan smagi. Paskatāmies vidēji termiņa budžeta prognozes, mums ir kaut kāds 300 miljonu vairāk iztrūkums fiskālajā telpā. Mums beidzās budžeta atkāpa aizsardzības izdevumiem, kur jādomā, kā vairs nepārkāpjot to budžeta deficīta slieksni, to nofinansēt. Mums ir esošā valdība ielikusi bumbu, kā var nesolīt ar skolotāju algām. Ir iedevusi apsolījumu, ka pedagogiem cels algas katru gadu. Un 29. gadā, man liekas, jau 200 miljoniem. Apsolījums ir, bet naudas pretīm nav, un kur šobrīd iet tā diskusija, ka fiskālās padome saka, ka pārkāpts likums. Kā jūs varētu apsolīt kaut ko, ja nav pretīm naudas?